Valsts departamenta īpašais sūtnis Holocaust jautājumos Douglas Davidson kungs. Special envoy on the Holocaust issues of the Department of State of the United States, Mr. Douglas Davidson. Foreign Minister Rinkiewicz, Mayor Ushakov, other distinguished guests, members of the Jewish community, ladies and gentlemen. I thank you all for the opportunity to speak here once again on Holocaust Memorial Day in Latvia. We gather today on hallowed ground where in 1941 hundreds of men, women and children lost their lives trapped inside the Great Coral Synagogue as it was set aflame. This vicious act, perpetrated against innocents, was sadly just one of many to claim countless Jewish lives during the years of Nazi occupation in this country and during the Holocaust. It speaks to the progress that Latvia, and indeed all of Europe, has made, that on such a day as this, we can come together here to mourn and to remember those who perished, and also to rededicate ourselves to the idea of Augstvalsts prezidenta kungs, ministra kungs, pilsētas miera kungs, kā arī visi klātesošie, paldies jums par iespēju uzrunāt jūs, ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā Latvijā. Mēs esam sapulcējušies šodien uz šīs svētās zemes, kur 1941. gada simtiem vīriešu, sieviešu un bērnu zaudēja savas dzīvības, ieslodzīti lielajā horālajā sinagogā, tai nodegot. Šis ļaunais notikums, kurā cieta daudzi nevainīgi cilvēki, diemžēl bija tikai viena no daudzajām nacistu okupācijas un holokosta laika traģiskajām epizodēm, kad dzīvību zaudēja daudzi ebreju tautas pārstāvji. Tas, ka mēs varam šādā dienā sanākt kopā, pieminēt un atcerēties bojā gājušos un atkārtot veltīt sevi idejai par kopīgu humanismu, jau pats par sevi pierāda, ka Latvija un visa Eiropa ir attīstījusies. The destruction of the Holocaust covered an entire continent, and Latvia was no exception to this rule. Beyond the Great Coral Synagogue, mass atrocities took place around this country, in Riga, in Liepāja, in Rumbula, in Daugavpils, and elsewhere. These took a heavy toll not only in human lives and suffering, but also on Latvia's once dynamic Jewish community. But such an integral part of Latvian society, whose political, economic, and cultural contributions have been rich and varied, should nearly vanish in so brutal a manner, shocks the conscience still, even today. Kas tika pieredzēta Holokosta laikā, izplatās pa visu kontinentu, un Latvija nebija izņēmums. Neskaitot lielās horālās sinagogas nodedzināšanu, masveida nežēlības notika visā Latvijā, Rīgā, Rumbulas mežā, Liepājā, Daugavpilī un citur valstī. Šī notikumi smagi ietekmēja un radīja ciešanas ne tikai daudzu cilvēku dzīvēs, bet arī aktīvai Latvijas ebreju kopienā. Tas, ka tika būtiskai Latvijas sabiedrība daļai, kura nesa tik daudzveidīgus un vietīgus ieguldījumus Latvijas politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē, vajadzēja tik nežēlīgi veidā gandrīz pilnīgi izzust, satiec mūsu sirdsapziņu pat mūsdienu. A sign of Latvia's resilience and its democratic values that the Jewish community has regained its vibrancy and today is ready to make important contributions to the future of this country, just as it once did. Indeed, Latvia's recent history gives us much to take heart from, emerging as it has from the hard decades of the 20th century, stronger, freer, and more prosperous than ever before. A close friend and ally of the United States and a mainstay in Euro-Atlantic institutions, Latvia has embraced the common values of openness and tolerance that provide such strong defense against future tragedies, such as the one that took place right here. Kā apliecinājums Latvijas neatlaidībai un demokrātiskajām vērtībām, ebreju kopiena atguva savu dzīves sparu un ir gatava mūsdienās veikt nozīmīgas ieguldījumus Latvijas nākotnē, kā to darīja jau iepriekš. Tik tiešām Latvijas nesenā vēsture iedvesmo.
Tā ir atgūsta no 20. gadsimta grūtākajiem 10 gadiem un ir izplaukusi stiprākā, brīvākā un veiksmīgāk kā jebkad. Kā tūs Amerikas Savienoto Valstu draugs, sabiedrotais un atbalsts Eiroatlantiskajās institūcijās, Latvija ir pieņēmusi kopīgas vērtības un iecietības vērtības, kas nodrošina spēcīgu aizsardzību pret līdzīgām nākotnes traģēdijām, kādas notika šeit. Yet we have an obligation to ourselves and to future generations always to reflect on these dark times and also to remember its victims. We do so not just to honor those who lost their lives, but also to remember its lessons and so that we avoid repeating the mistakes of the past. In our modern era, it is perhaps easy to think that such a tragedy as the Holocaust could never happen again, to lose sight of our shared and enduring human weakness. We must not fall into such thinking, and we must remain vigilant, ever vigilant against those who would seek to divide us into categories and to attack the vulnerable among us. Tomēr mums ir pienākums pret sevi un nākotnes paaudzēm vienmēr atcerēties šos tumšos laikus un to upurus. Mēs to darām ne tikai tāpēc, lai godinātu tos, kuri zaudēja savas dzīvības, bet arī, lai parūpētos, ka tas nekad vairs neatkārtosies. Mūsdienās droši vien ir grūti iedomāties, ka tāda traģēdija kā holokausts varēja atkārtoties, tādējādi aizmirstot par cilvēciskajām vajadzībām, kas piemīt mums visiem. Mēs nedrīkstam ieslīgt tādā domāšanā, tāpēc mums ir jābūt piesardzīgiem no tiem, kur vēlas mūs sašķelt un uzbrukt vājākām starp mums. I'm confident that Latvian society will continue to meet this challenge and that it will serve as a model of tolerance and dynamism for us all. But let us never forget what took place here, and let us today and always honor the memory of those we lost by building a world respectful of all. Thank you very much. Es esmu pārliecināta, ka Latvijas sabiedrība turpinās pildīt šo uzdevumu un kalpot par iecietības un dinamismu piemēru mums visiem. Ļaujiet mums nekad neaizmirst, kas notika šeit, un ar godu pieminēt bojāgājušos, veidojot pasauli, kura ciena visus. Paldies! Latvijas un Igaunijas ebreju apvienības